Cilvēkiem bieži ir tendence ignorēt informāciju, kas nesaskan ar viņu jau esošajiem uzskatiem, jo šāda informācija rada diskomfortu un liek apšaubīt savu redzējumu. Tas apdraud cilvēka pašlepnumu un spēju justies gudram un kompetentam. Šī parādība ir īpaši spilgta politikā, it īpaši priekšvēlēšanu laikā. Piemēram, ja politiķis, kurš cilvēkam simpatizē, paziņo, ka pilnībā jāpārtrauc koku ciršanu, lai pasargātu mežus un planētas nākotni, tas šķiet pievilcīgs vēstījums, un cilvēks to pieņem kā patiesību. Pēc tam nāk cits politiķis, kurš cilvēkam nešķiet tik simpātisks, un norāda, ka vairāk nekā puse valsts teritorijas ir meži, un ciršana ir ilgspējīga. Ierobežošana kaitēs nozarei, kur strādā 30,000 cilvēku un radīs 1,5 miljārdu iztrūkumu budžetā. Taču, ja cilvēks jau ir pieņems pirmo vēstījumu, viņš atsakās pieņemt šos skaidrojumus, apšauba datus un noliedz iespējamās sekas. Šīs piemērs spilgti ilustrē, ka cilvēka vēlme saglabāt savu pasaules redzējumu un pašcieņu var traucēt pieņemt un novērtēt objektīvu informāciju. Tas ir dabisks, bet reizēm kaitīgs process, kas ierobežo spēju apsvērt alternatīvus viedokļus vai atzīt savas kļūdas.